Sveicināti! Šodien es vēlos jums parādīt, kā nomainīt Windows standarta sākuma ekrānu, jeb fona attēlu. Tam nebūs vajadzīgas nekādas citas liekas programmas, mēs to varam izdarīt paši bez liekas programmatūras. Tātad, lai mēs to izdarītu, atvērsim iespēju Run. Vai nu šeit meklētājā ierakstot Run, un augšā mums uzreiz būs viņš pieejams. Jeb uz klaviatūras nospiežot Windows taustiņu plus R Romeo. Atvērsies šāds lodziņš, un tajā mēs ierakstam reg edit. Nospiežam OK. Yes. Un tālāk jau mums šeit būs garš saraksts ar ar Windows reģistru. Ejam pie Hockey Local Machine, tad zemāk pie Software, pēc tam Microsoft, braucam uz leju, uz leju, nākošais atveram Windows, Current Version, tad mazliet zemāk līdz Authentication, un zem viņa ieiesim Logon UI. Tad paņemsim nākošais Background, un šeit mums būs divi failiņi. Defaults un OMB Background. Tātad šo te OMB Background uzspiežam labo pilas taustiņu un izvēlamies Modify. Spiežam Modify, un ja jums šeit ir 0, tad norādam 1 uz klaviatūras un piespiežam OK. OK. Šo te varam aizvērt tagad ciet. Un nākušais, kas mums ir jāizdara, ir ieiesim My Computer, Local Disk C, jeb disks, uz kura atrodas Windows. Tālāk mapītē Windows, System 32 sameklēsim, System 32, varam vaļā. Nākošais būs jāatrod mapīt OOB. Varam vaļā. Un šeit ir divas mapītes. Ja jums nav mapītes info, tad uztaisiet jaunu mapīti šajā te sadaļā un piešķiriet tieši tādu pašu nosaukumu info. Vaļam varā info. Un šeit arī, ja jums nebija tās info mapītes, un tad dabiski arī jums nebija backgrounds, un tad uztaisam arī mapīti backgrounds un piešķiram nosaukumu tieši tādu, kāds ir šeit. Tālāk ejam iekšā mapītē backgrounds, un tagad mēs izvēlamies sev kādu bildi, par piemēru. Tātad. Paņemsim šajienes. Izvēlēsimies, teiksim, šo te desert tūkstnesi. Metam iekšā. Continue. Jeb otrs variants, ja viņš negrib tā mesties iekšā, tad nokopējam.
un piešķiram tai bildei nosaukumu background default. Tātad šo te jauno bildi, ko mēs esam iemetuši iekšā, un izmainām nosaukumu obligāti uz background default. Tieši tā, kā man ir uzrādīts šeit. Spiežam OK. Nu un lūk, bilde mums ir uztaisīta. Tikai vēl gribēju pieminēt to, ka bildē jābūt obligāti JPG formātā. Un galvenais nosaukumu piešķirt tieši tādu, kāds viņš arī šeit man uzrādīts. Pēc tā, kad būsim piešķīruši šo background default, piespiežot Enter, nākošais, ka jūs slēgsiet iekšā jūsu datoru, jums vairs nebūs standarta Windows bilde, bet gan jūs izvēlēta. Ceru, ka jums tas noderēja. Paldies par uzmanību!